Sveicināti visi mani dārgie skatītāji! Šodien mēs braucam uz vienu bike meeting Rīgā. Šeit vietējie latviešu zēni mēģinās rīkot motociklu tusiņas līdzīgi kā Amerikā. Tie nebūs klasiskie dienas motociklu sajieti. Pārsvarā katrs klubs rīko visu motosezonu, katrs savā pilsētā. Bet šeit vienkārši vietējie zēni grib uzsākt moto tradīcijas līdzīgi kā kārmīta Latvijā. Lieki, protams, piebilst, ka šāda te pulcēšanās tā kā būs nelegāla. Mēs tagad braucam, 8:30 ir jāstiekās pie mola, un līdz cikiem nezinu, redzēs, kā tas viss patiks veikalniekiem un visiem pārējiem. Šodien ir darba dienas vakars, ceturtdiena. Vienīgais, kas varēja tikt uz šito braucienu, ja neskaita mani, Jurčiks. Visi pārējie kaut ko sačko. Tā kā braucam sātikt Juri. Kas ir, Jurčik? Kas? Nav pārējie. Nebūs. Nebūs. Vienam mašīna nodega. Arčīs no Ogres. Es viņam rakstu, davai braucam. Viņš man atsūt bildi. Mašīna nodegas. Aizbrauc sēnēs. Nē. Atstāja laikam lādēties powerbanku. Un kaut kas tur notika nodega. Tas bija kaut kāds Mercedes. Jūris jau nepacietīgs. Bija jāuzpildās mazliet. Laižam satikt Ulģu. Sen nav redzēts. Let's go! Tas pa motocikliem. Čau! Nu kā i? Kā i? Labi, jā? Mums nē. Tur uz vietas bija. Juris tev šitādi labāk ieteikt nekā Bembi. Jā, bet viņš ir komfortablāks. Un jauda Cik viņam bija tā jauda? 140, jā, vai? Jā, kaut kas tāds, jā. Nu, tā kā Z1000. Kas? Nu, ir. Viņam stūri augstāk ir, jā. Viņš diezgan daudz sajūtas, ka būs. Vaižam? Tā, nu tuvojamies. Ulģu satikām. Davai. Visi vēl atsās tikai. Mēs esam ātrāk. Tas jau 4 minūtes. Six and a half hours later. Давай. Motociklisti. Crash 3 mašīnas.
Bija mītingā. Nu, savācās diezgan daudz motociklistu. Bija atsaucība. Čaļu malači. Kāds kaut ko tam līdzīgu organizē. Domāju, ka nākamie pasākumi varētu būt krietni, kā saka, labāki, krutāki. Bet prieks, ka kāds kaut ko tam līdzīgu organizē motociklistu jomā.